tagad ir pienācis tas brīdis, ko daudz droši vien gaida ar vislielāko nepacietību. Mūsu viesi, mūsu brīnišķīgie sadarbības partneri, kuriem katram ir savs īpašais stāsts. Un vispirms mēs esam nonākuši Jelgavā, sveika Jelgava. Un ar mums ir Anita Mināte, Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciālista izglītības jautājumos, un kāds sēž viņai blakām, un droši vien Anita jūs iepazīstināsiet, kas ir kopā ar jums šodien, un mēs ļoti gribam zināt, kā Jelgava ir klājies un kas ir sakāms kolēģiem. Lūdzu. Labdien visiem! Kā jau mēs pirms tam runājām, mums pamatā ir sadarbība, tad šodien es aicināju arī dalīties pieredzē ne tikai mani kā pilsētas tātad šo te koordinātoru, bet arī Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas pārstāvi, kas arī strādā šajā programmā skolas iekšienē. Mēs pirms tam mazlietiņ tā kā pārunājām un secinājām, ka īsti jau mēs neko tādu īpašu nedarām. Bet ja mēs izvērtējam tad Jelgavas valstspilsētas pieredzi tieši šīs programmas Latvijas skolas Somas ietvaros, tad mazlietiņ sākumā nedaudz statistika. Tātad šīs programmas īstenošanā piedalās 11 pilsētas izglītības iestādes. Kā mēs redzam, tad šīs izglītības iestāžu klāsts ir ļoti plašs, gan sākot no sākuma skolas un beidzot arī ar valsts ģimnāzijām. Laika posmā no 2018. gada mēs esam iesaistījušies 1863 aktivitātēs. Un kā mēs redzam, tātad mēs jau esam noslēguši tātad šo te 11. pusgadu programmas ietvaros, izmantojot šīs aktivitātes. Ja mēs runājam par izglītojamo iesaisti šo gadu garumā, tad mēs redzam, ka šis te izglītojamo skaits ir ļoti mainīgs. Un tieši pandēmijas laikā šis skaits ir salīdzinoši mazs, bet pēc pandēmijas laikā, ja mēs runājam par katram izglītojumam nepieciešamību nodrošināt vienu aktivitāti, ja mēs statistiski rēķinam, tad mēs redzam, ka vienam izglītojumam tiek piedāvāta vismaz pusotra aktivitāte. Jelgavas pilsētā tad kultūras nozares. Kā jau arī valsts līmenī, arī Jelgavas pilsētā visvairāk aktīvākā ir tieši šī te kultūras mantojuma aktivitāšu izvēle. Tas arī ir skaidrojums ar to, ka šajā nozarē ir vislielākais arī piedāvājuma klāsts. Ja mēs runājam par īstenotajām aktivitātēm, tad mēs nevarētu teikt, ka mums pašos pirmsākumos ir gājis ļoti raiti un mums viss izdevās. Protams, bija arī savi klupšanas akmeņi, kurus mēs izvērtējām, ņēmām vērā varbūt citu pašvaldību tātad šīs pozitīvās pieredzes. Un tātad, ja po programmas īstenošanas sākumā izglītības iestādēm bija nosacījums, ka jānodrošina katram izglītojumam viena aktivitāte. Tālāk mēs virzījāmies un paplašinājām, lai šīs aktivitātes nebūtu dažādas, lai izglītojumiem tiktu paplašināts šis te redzesloks. Tad ar laiku mēs sapratām, ka pamatā, ka šīm aktivitātēm ir jābūt jēgpilnām, lai tās papildinātu mācību procesu un būtu kā atbalsts un kā pienesums mācību priekšmetu apguvē. Plānojot un izskatot šo te piedāvājumu, skolas faktiski pašas nonāca pie secinājuma, ka nozīmīga loma šai jēgpilnai programmas piedāvājuma izmantošanai ir tieši plānošana. Plānošana ir visam pamatā. Plānošana skolas iekšēnē, kādas prioritātes nepieciešamas, sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai noteiktu, kas ir aktuāls. Ja, un tad tieši izvēloties šīs aktivitātes, tātad akcents uz to, kā šīs aktivitātes tiek izmantotas mācību procesā. Tagad, atskatoties, mēs droši varam teikt, lai veiksmīga būtu šī programmas darbība, tas ir komandas darbs. Komandas darbs plānošanā, savstarpējā komunikācijā gan ar izglītības iestādēm, gan ar pakalpojumu sniedzējiem, gan arī savstarpēja sadarbība starp pašvaldību, izglītības iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem.
Un šī sadarbība nevar būt tikai tātad šī pusgada īstenošanas sākumā un beigās šai sadarbībai ir jābūt nepārtrauktai. Kā jau teica, tad, ja mēs runājam par pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, tad izglītības iestāde primāri nosaka, kas ir nepieciešams, bet obligāti ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, vai šī pakalpojumu sniedzēja aprakstā sniegtā informācija tiešām būs vērtīga, jānosaka tie virzieni, ko izglītības iestāde varbūt gribētu sagaidīt no pakalpojumu sniedzēja. Un tad kopīgi šādi te strādājot, mēs saprotam, vai šī aktivitāte mums būs vajadzīga vai nē, un lai pēc tam nebūtu apusēji pārmetumi. Liela nozīme šim komandas darbam, protams, ir arī atskaišu sagatavošanā. Nepārtraukti arī iesniedzot izglītības iestādes, kad iesniedz rēķinus, mēs kā pašvaldība sekojam līdzi tam, lai iesniegtie dokumenti atbilstu kritērijiem. Ja tas nav, mēs pārunājam ar izglītības iestādēm, un, kā jau teica, iemanās arī pakalpojumu sniedzējs sniegt savu piedāvājumu tie, kas nav reģistrēti tātad šajās te aktivitātēs. Ja mēs runājam par atskaišu sagatavošanu, tad milzīgs paldies tiešām par šīm vadlīnijām. Šīs vadlīnijas ir liels atspēks tam, lai šīs atskaitas mums būtu precīzas un saulaicīgi iesniegtas. Tā, protams, ka mēs esam saskārušies arī ar izaicinājumiem, un šeit mēs iezīmējām 3 galvenos izaicinājumus. Tātad pirmais izaicinājums – kā izvēlēties kvalitatīvu un izglītojumu vecumam atbilstošu pasākumu atlasi. Tāpēc, ka šis te piedāvātais klāsts ir ļoti plašs, un mēs pašvaldības ietvaros savā starpā izglītības iestādes komunicē un iesaka tās aktivitātes, kas būtu noderīgas kādam noteiktam virzienam. Tāpēc no mūsu puses varētu būt vēlme vai ieteikums, ka tiešām programmas mājaslapā būtu iespējams atstāt komentārus, tātad komentēt. Tas nav vairāk domāts kā kritika, bet tiešām šis te pozitīvais, lai arī citu pašvaldību izglītības iestādes varētu izvērtēt šo piedāvājumu, tātad vai šis būs tendēts tieši uz mācību priekšmetu apgūvi vai uz audzināšanas darbu. Kā otro mēs iezīmējam tātad tieši plānošanu un pedagogu savstarpējā sadarbība, lai izmantoto aktivitāti mēs varētu iekļaut tātad mācību priekšmetu satura apguvē. Pašlaik skolas aktīvi strādā uz to, lai aktivitāte apmeklētā tiktu izmantota vairāk mācību priekšmetu ietvaros. Tas, piemēram, teātra apmeklējums, tas var būt saistīts pēc tam tālāk turpina darbu gan vēstures stundās, gan literatūras stundās var turpināt, gan arī vizuālās mākslas stundās. Tikai šajā aspektā ir jābūt ļoti, ļoti ciešai mācību priekšmetu pedagogu sadarbībai. Kā trešais, tātad šis izaicinājums, tā ir kavēta finansējuma saņemšana. Šis, laikam, ir visām pašvaldībām sāpīgs jautājums, bet mainoties ministru kabineta noteikumiem, kad mēs šo finansējumu saņemsim kalendārajam gadam, šis varētu būt risinājums, tāpēc, ka vēl joprojām mēs gaidam, bet solīja, ka nu jau šodien varētu būt parakstītie līgumi, un tad jau mēs varētu arī gaidīt šo te finansējumu, lai izglītības iestādes varētu savas plānotās aktivitātes īstenot. Un kā notiek konkrēti šis darbs skolā, es došu vārdu savai kolēģei, tad Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas direktoras vietniecei audzināšanas darbā Aijai Trējai. Labdien! Es esmu tikko no vienas brīnišķīgas skolas Somas programmas aktivitātes, kur mēs kopā ar vidusskolēniem piedzīvojām teātru mākslas brīnumu. Un tā, man liekas, milzīga vērtība, un viens no maniem kritērijiem, ka pasākums nav ķeksītis, bet pasākums sniedz tā skaitā arī šo emocionālo līdzpārdzīvojumu. Es nāku no diezgan lielas skolas, mēs esam 1200 skolēnu, no 1. līdz 12. klasē, un tas ir diezgan liels izaicinājums nodrošināt katram vecuma posmam, lai viņiem būtu interesanti un dažādas šīs aktivitātes gada laikā.
Mēs līdz šim atradāmies nomātās telpās, jo mūsu skola piedzīvoja rekonstrukciju, renovāciju, un tāpēc mēs ļoti paļāvāmies uz klašu audzinātājiem, un viņas arī piemeklēja saviem skolēniem pēdējo 3 gadu laikā, kur doties, kur aizbraukt, un kā to pēc tam izmantot un integrēt mācību procesā. Bet tā kā šogad mēs esam atpakaļ mūsu skolā, tad mēs, tā kā esam skola, kur īstenojam gan kultūras programmu, gan inženierzinātņu programmu, mēs esam nolēmuši, ka šis ir gads, kad mēs uzņemam kultūras norišu piedāvātājus pie mums. Un tā kā mēs apgūstam arī teātra mākslu padziļināti vidusskolā, tad šogad tas vairāk izvēle ir par labu teātra izrādēm vai kādiem koncertu uzvedumiem. Bet galvenais mans kritērijs aicinot šos ir ļaut skolēniem redzēt un piedzīvot, un man ir svarīgi izvēlēties arī tādus piedāvājumus, kuri redz un piedzīvo šo kopā būšanas mirkli ar skolēniem. Tas pamatprincips ir tāds, ka ja vienā semestrī skolēnam ir kas individuāli piedzīvojams, tā varētu būt kāda meistardarbnīca ar muzicēšanu, vai arī bija brīnišķīga nodarbība ar mākslas atklāšanu šajā virtuālajā pasaulē, tad otrajā semestrī viņi piedzīvo kādu lielāku koncertu vai izrādi, ko viņi skatās visi kopā. Un arī visa gada garumā mūsu skolā ir pieejamas filmas, kuras mēs izmantojam gan mācību procesā, gan arī papildinot dažādus skolas pasākumus. Piemēram, tikko bija barikāžu atceres pasākums, kur mēs gājām ārā pie ugunskura, bet pirms tam mēs aktu zālē skatījāmies filmu no šī piedāvājuma. Un tāpat arī mēs ārpusstundu darbā izmantojam dažādas filmas, piemēram, latviešu multfilmu kino rīti mazajiem, kur mēs Patriotu nedēļā skatījāmies šīs multfilmas. Un rīt, piemēram, mēs skatīsimies multfilmas par draudzību, ko mēs izvēlēsimies arī no tā piedāvājuma, kas mums ir pieejams. Tāpat arī ļoti liela nozīme skolas somas piedāvājumam ir skolas svētku papildināšanā. Piemēram, runājot par valsts svētkiem. Ja mūsu skolas aktu zāles ietilpība ir 180 vietas, tad, lai klases, skolas kolektīvi, mūziķi nodrošinātu visiem šo svētku sajūtu un sniedzot svētku svinīgos koncertus, tas ir milzīgs darbs nedēļas garumā. Tāpēc mēs ar lielu prieku pētām arī šos konkrētajiem svētkiem domātos pasākumus. Un arī šajā gadā mums lieliski bija 2 koncerti, es varu pateikt, 2 pilnīgi atšķirīgi koncerti, viens mākslinieks. Es varbūt varu nosaukt, tā bija Vīru kopu vilki, kuri es abus skatījos, un es saku, bet tas bija pilnīgi cits koncerts. Kā tas ir? Jūs nevis 1 pret 1, 2 reiz izdarāt vienu to pašu. Viņš saka, kā? Mēs vienkārši radām uz vietas, un tā man ir milzīga vērtība. Un tieši tā kā jūs arī teicāt par šo kvalitāti, arī mūsu skolai kvalitāte ir viena no 4 pamatvērtībām šajā gadā. Un mūsuprāt, kvalitātei ir jābūt gan saturā, gan izpildījumā, gan arī tajā unikalitātē, ko šis pasākums piedāvā, lai tas nav tāds, kā saka, mainstreams, bet ka tur ir kaut kāda mākslinieka personība, kas skolēniem, jo viņi dod šo brīvības sajūtu, jo vairāk viņi redz, jo vairāk viņi redz tādu uzdrošināšanos arī no šiem māksliniekiem, robežu kaut kādu tādu pārkāpšanu un radošumu, jo viņi paši kļūst daudz pieņemošāki un radoši drošāki. Un kā mēs izvēlamies šo piedāvājumu? Kā jau es teicu, pirms tam mēs arī daudz sadarbojāmies ar klašu audzinātājiem, bet šobrīd mēs esam 2 kolēģi, kuras koordinējam šo jautājumu mūsu skolā, bet otrs ir arī, šogad tā ir interesanti izvērties, ka ļoti aktīvi iesaistās vecāki, un viņi kaut ko ir dzirdējuši un arī nāk un jautā par šo iespēju, vai mēs varam uzaicināt to vai šo mākslinieku uz skolu, un līdz ar to veidos arī tāds ļoti pozitīvs mikroklimats, jo mēs atbalstām viņa idejas, un viņi līdz ar to ir gatavi iesaistīties vēl arī citās aktivitātēs un paši kaut ko organizēt. Tāpat arī
Mēs saskaņojam, piemēram, mēs šogad ejam ekoskolas, uzsākam realizēt ekoskolas programmu, un ir vairākas lietas, kur, piemēram, mēs varam, tikko mums bija arī izrāde par to, kā par šiem eko jautājumiem mēs varam runāt caur mākslu, un tas arī saslēdzās ar šo mūsu skolas ideju, kad gan kultūra, gan māksla un šīs dabas zinības un tehnoloģijas, ka tas viss iet roku rokā. Tāpat arī svarīgi ir, protams, reklāma no mutes mutē, un mēs sekojam citām skolām, mēs sekojam tam, ko skatās citas skolas, kādas atsauksmes viņi liek savos sociālajos tīklos, un mēs arī no tā iedrošināmies un to arī ņemam vērā. Tā, manuprāt, kas vēl, ko es gribu teikt, jā, es arī pasakos paldies par atbalstu, par šo informatīvo atbalstu, jo ir vairākas tādas aktivitātes, ko es, piemēram, iedomājos, ka tas varētu būt, bet katalogā es šo neatrodu, un viens zvans konsultantam jūsu, un es saņemu apstiprinājumu, viss notiek, viss ir kārtībā, mēs varam šo aktivitāti izvēlēties un piedāvāt jauniešiem. Mēs cenšamies, lai ir dažādi, nākamgad droši vien, ka mēs varbūt iesim citu ceļu, šobrīd mēs piedzīvojam, mācāmies kultūru, klāt, kā tas ir, kā ir izrāde, kā ir koncerts, arī jaunieši labprāt, arī šodien, jā, ko mēs varam palīdzēt, ko mēs varam uznest, ko mēs varam izdarīt, un ja viņi ir pieejami, tad viņiem patīk arī pats šis tapšanas process. Tas no manas puses viss. Paldies par uzmanību. Sirsnīgs paldies, tas bija ļoti iedvesmojoši un tajā pašā laikā arī praktiski, bet man gribas dzirdēt, kas tad ir tā izrāde, kur jūs tikko redzējāt? Jā, tikko bija pie mums zīmējuma teātris ar vari klausītāju un bija Čaks, jaunais Čaks un klausītājs. Un tā patiesībā ļoti sarežģīta izrāde. Un mūs pārsteidz tas, ka mēs eksperimentējām un pielikām vēl 9. klasi klāt, jo mums vieta zālē atļāva. Mēs arī taisījām 2 izrādes, lai šīs izrādes nebūtu tik ļoti pārblīvētas, un mēs ar mākslinieku šodien pārlikām krēslus, lai ir maksimāls tūplāns, un lai tie bērni dzīvo, to dzeju dzird, ja, jo nevar pielikt pilnu zāli, tad zūd tas tā sajūta, un tur arī paši skolēni, pēc tam saku skolotāji, bet tur ir tik daudz mākslu sintēzi, tur ir skaņa, tur ir virtuos ģitārists, tur ir zīmējums, tur ir dzeja, tur ir aktieru meistarība. Var sakot tā, mums ļoti, ļoti labi gāja šodien divas izrādes noskatījāmies. Paldies, Latvijas skolas komanda smaida līdz ausīm un visi ļoti laimīgi. Jo jūsu piemērs tieši ilustrē to, ko mēs savās iepriekšējās prezentācijās atgādinājām un teicām. Milzīgs paldies! Jelgavā tātad lietas notiek pārdomāti, jēgpilni, iekļaujoši, viss pēc kritērijiem. Liels paldies!